ganu, kurš dod dzīvību savām avīm. Šo svēto misiju mēs upurējam šodien īpašā nodomā, lūdzoties par nesen mūžībā aizgājušo priesteri Albertu Buliņu, kurš bija arī mans labais gans visā manā kristīgajā dzīvē. Viņa sirdsdega mīlestība uz Dievu, un viņš pats daudziem no mums bija kā labais gans šeit virs zemes. Lūksimies par viņu dvēseles mieru debes Tēva mājās, kā arī par jauniem un svētiem aicinājumus priesterībai un klosteru dzīvei. Un, lai cienīgi svinējuši Euharistiju, tagad nožēlosim grēkus. Un lūdzot brāļu un māsas pazemīgi Kungu mūsu Dievu, labvēlīgi svētīt šo ūdeni, ko viņš pats ir radījis, un kas tiks lasīts par mums mūsu kristības piemiņai. Viņš pats, lai labvēlēs mūs atjaunot, lai mēs būtu uzticīgi garam, ko esam saņēmuši. Kungs visvarenais Dievs, žēlīgi uzslauz savas tautas lūgšanas, kas piemin mūsu radīšanas brīnišķīgo darbu, un vēl brīnišķīgāk mūsu atpestīšanas darbu, un labvēlējies svētīt šo ūdeni. Tu esi to radījis, lai zemi darītu auglīgu, un lai tas sniegtu atvieglumu un tīrību mūsu miesai. Tu esi darījis ūdeni par savu žēlastības līdzekli. Ar ūdeni tu atbrīvoji savu tautu no verdzības, un ar ūdeni veldzēji taislāps tūkstnesī. Ūdenī pravieši sludināja, kā jaunās derības zīmi, ko tev vajadzēja noslēgt ar cilvēkiem. Visbeidzot ar ūdeni, ko Kristus svētdarīja Jordānā, tu mūsu kritušo dabu atjaunoji atzimšanu sniedošā avotā, lai šis ūdens ir mūsu pieņemtās kristības piemiņa, un ļauj mums priecāties kopā ar mūsu brāļiem un māsām, kas ir Kristus šai lieldienu laikā, caur Kristu mūsu Kungu. Visvarenais Dievs, lai šķīstī mūs no grēkiem, un ar šīm Euharistijas svinībām, lai padara mūs cienīgus, kļūt mīlestības dalībniekiem viņa valstībā. Gods Dieva augstumos! Benedictimus te.
Lūksimies! Visvarenais mūžīgais Dievs vadi mūs uz debesu kopību, prieku, laikā lēnprātīgs ganāpulks varam iet mūžīgajā dzīvē, kur pirms mums ir iegājis labais gans, kas ar tevi dzīvo un valda svētā gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos. Lasījums no Apustuļu darbiem. Vasaras svētku dienā Pēteris kopā ar tiem 11 nostājās un pacēlis balsi sacīja: Lai viss Izraēļa nams droši zina, ka šo Jēzu, kuru jūs piesitāt krustā, Dievs padarīja par kungu un Kristu. To dzirdot, viņiem aizlūza sirds, un viņi jautāja Pēterim un pārējiem apustuļiem: Vīri, brāļi, ko tad mums darīt? Bet Pēteris viņiem teica: Atgriezieties no grēkiem, un ik viens no jums, lai pieņem kristību Jēzus Kristus vārdā, jūsu grēku piedošanu, un jūs saņemsiet svētā gara dāvanu. Jo apsolījums pieder jums un jūsu bērniem un visiem, kas ir tālu un kurus aicinās Kungs, mūsu Dievs. Un vēl daudzos citos vārdos viņš deva liecību un viņus pamācīja, sacīdams: Glābieties no šīs samaitātās cilts. Tad viņi, pieņēmuši viņa mācību, tika nokristīti, un tanī dienā pievienojās ap 3000 dvēseli. Tas ir Dieva vārds. Pateicība Dievam. Kungs mani vada, man nekā netrūks. Kungs mani vada, man nekā netrūks. Kungs mani vada, man nekā netrūks. Zālainās ganībās viņš dod man vietu. Viņš aizved mani pie ūdens, kas veldzē, manai dvēselē viņš atjauno spēkus. Sava vārda dēļ viņš mani vada pa taisnības ceļiem. Kungs mani vada, man nekā netrūks. Pat es staigāšu tumšā nāves ielejā, es nebīšos ļaunumā, jo tu esi pie manis. Tavs spieķis un gana rīkstē liek man paļauties uz tevi. Kungs mani vada, man nekā netrūks. Tu esi klājis man galdu, maniem ienaidniekiem redzot. Tu svaidi manu galvu ar eļļu, mans kauls ir pildīts līdz malam. Kungs mani vada, man nekā netrūkst. Tava laipnība un žēlastība mani pavadīs no dienas dienā. Un ja es palikšu kunga namā, visās savās mūžā dienās. Kungs mani vada, man nekā netrūks.
Lasījums no svētā apustuļa Pētera 1. vēstules. Tas Dievam patīk, ja jūs darāt labu un esat pacietīgi ciešanās, jo tam jūs esat aicināti. Kristus taču cieta par jums atstādams piemēru, lai jūs sekot viņa pēdās. Viņš netika darījis grēku, un viņa mutē nebija atrodama viltība. Viņš neteica lāstus, lai gan pats tika nolādēts, un nedraudēja, lai gan izcieta mokas, bet atdevās tam, kurš tiesā taisnīgi. Viņš mūsu grēkus aiznesa pats savā miesā pie krusta, lai mēs, grēkiem miruši, dzīvotu taisnībai. Caur viņa brūcēm jūs esat dziedināti, jo jūs maldījāties kā avis, bet tagad esat atgriezušies pie sava dvēseļu gana un sargātāja. Tas ir Dieva vārds. Kungs ir ar jums. Lasījums no Svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Jānis. Tanī laikā Jēzus sacīja: Patiesi, patiesi jums saku, kas avju kultī neiet pa durvīm, bet iekāpj pa citurieni, tas ir zaglis un laupītājs, bet kas iet pa durvīm, tas ir avju gans. Durvju sargs viņam atver, un avis klausa viņa balsī, un savas avis viņš sauc vārdā, un tās izved ārā. Un kad visas savējās ir izvedis, viņš iet tām pa priekšu, un avis viņam seko, jo pazīst viņa balsi. Svešam tās nesakos, bet bēgs no tā, jo tās nepazīst svešnieku balsi. Jēzus viņiem pastāstīja šo līdzību, bet viņi nesaprata, ko nozīmē tas, ko viņš tiem saka. Tad Jēzus viņiem atkal sacīja: Patiesi, patiesi jums saku, es esmu durvis avīm. Visi, kas nāca pirms manis, ir zagļi un laupītāji, un avis viņus neklausīja. Es esmu durvis, ja kas iet caur mani, tas būs pestīts. Viņš ies un izies un atradīs ganības. Zaglis nāk tikai zagt, slepkavot un iznīcināt. Es atnācu, lai avīm būtu dzīvība un lai tā būtu pārpilnībā. Tas ir Kunga vārds. Kristus ir augšām cēlies. Jūs laikam vēl guļat. Pamosies, jau pusdienlaiks ir pienācis. Mani mīļie brāļu māsas Kristū, šodien lieldienu 4. svētnīcā baznīca visā pasaulē svin labā gana svētdienu. Šodienas evaņģēlijā mēs dzirdām Jēzus vārdus, kas reizē satricina un arī mierina. Es esmu durvis avīm, kas iet caur mani, tas tiks pestīts.
Mēs dzīvojam laikā, kad pasaulē ir ļoti daudz balsu. Mūs uzrunā reklāmas. Arī nesen tagad es dzirdēju pa televīziju, ka pat žurnālisti, kas pēta reklāmas, viņus arī uzrunā reklāmas. Pēc tam sociālie tīkli, kur arī, protams, ir pilni vairāk tagad ar reklāmām, ziņu virsraksti un arī ekspertu spriedumi. Šīs balss bieži vien rada mums apjukumu. Tās pieprasa mūsu uzmanību, tās mūs biedē, vai arī sola viltus laimi. Bet Jēzus saka, manas avis pazīst manu balsi. Kā mēs šajā skaļajā pasaulē varam iemācīties iepazīt šo vienu patieso labā gana balsi. Dievs ir brīnišķīgs savā rīcībā. Viņš mūs neuzrunā pērkona dārdos. Viņš runā caur citiem cilvēkiem. Viņš sūta mūsu dzīves ceļā cilvēkus, savus kalpus, savus priesterus, kuri vārdi klātbūtne un dzīves piemērs kļūst par šo Kristus balsi. Šodien stāvot šeit jūsu priekšā un daloties šajās pārdomās, manā sirdī ir viens un konkrēts gans. Cilvēks, kurš kļuva par manu garīgo tēvu un palīdzēja man sadzirdzēt Dieva aicinājumu, tas ir nesen mūžībā aizgājis priesteris Alberts Buliņš. Un atgriezīsimies nedaudz pagātnē, bija 1983. gads. Mēs visi zinām, kāds tas bija laiks mūsu valstī, būt atklātam kristietim, iet uz baznīcu. Tas pieprasīja drosmi un vīrišķību. Pasaulē valdīja cita ideoloģija, citi elki, bet Jelgavas baznīcā bija miers. Atceros no bērnības, ka ļoti man patīk tādā baznīcā iet, kad arī nebija dievkalpojumu, jo bija klusums, ārā troksnis. Un tur bija arī viņš, priesteris Alberts Buliņš. Es biju tādā laikā vienkārši puika, bet viņš mani pieņēma. Tieši no priestera Alberta rokām es saņēmu savu pirmo svēto komuniju, maizi, kas kļuva par mana garīgās dzīves pamatu. Viņš redzēja manī kaut ko vairāk, nekā es pats toreiz spēju ieraudzīt. Viņš man atvēra durvis uz altāri un aicināja kalpot par ministranti. Būt viņa tuvumā pie altāra nozīmē mācīties, lūgties. Atceros, ka baznīcas solā, tas priesteru solā, viņš nosēdies skaitīja breviāru. Es arī blakus apsēdies, kā puika skaitīja rožkroni. Un viņš arī nevienmēr lasīja, pamācīja, bet viņš mācīja ar savu piemēru. Ar to, kā viņš svinēja Euharistiju, tādā laikā, šodien jūs dzirdat latviešu valodā, tādā laikā Euharistija bija latīņu valodā. Man kā puikām jau tikko pienāca pie altāra, iedeva, lai es mācītos ministratūru, tā sauca tās atbildes, ko jūs šodien atbildat. Un arī viņš mācīja to, kā viņš uzlūkoja arī draudz cilvēkus. Viņa pacietība un tēvišķā mīlestība pret mums ministrantiem bija tieši tā labā gan atspulgs, par kuru šodien runā Jēzus. Viņš mani arī nenosodīja par manām bērnu kļūdām, bet pacietīgi arī vadīja. Evanģēlijā Jēzus saka, es esmu nācis, lai tām būtu dzīvība un būtu pārpilnībā. Kad tu redzi priesteri, kurš savu dzīvi dzīvo šajā garīgajā pilnībā, tas ir lipīgi. Tās ir sēkla, ko priesteris Alberts iestādīja manā sirdī tur Jelgavā, un tā sāka dīgt. 1994. gadā es pieņēmu savu dzīves svarīgāko lēmumu. Es iestājos klosterī, pievienojos Svētā Pāvila pirmā vienturnieka ordenim. Mēs,
3 puiši no Latvijas, aizbraucām uz Poliju, nezinot ne poļu valodu, un arī nezinot, uz kurien brauc. Nakts vidū ieradāmies Čensahovā, un policistiem prasām, kur Jasna Gura. Un viņi parādīja priekšā, kā zvaigznes spīdēja krusts. Un tad arī mēs uz turieni devāmies. Un arī šis solis nebija vienkāršs - atstāt mājas, atstāt ierasto pasauli un nodoties klosterā dzīvei, kas prasa arī lielu paļāvību. Un, ja vēl tu nezini, tad laikā vēl nezināju valodu. Bet manā sirdī skanēja tā klusā pārliecība, ko es biju iemācījies skatoties priestera Alberta kalpojumu. Ja tu atdod savu dzīvi Dievam, viņš par tevi parūpēsies. Klostera klusumā es bieži atcerējos viņa rādīto piemēru, vientuļnieku ordeņa garīgums, pieprasa arī lielu iekšējo lūgšanu upuri. Un es zināju, ka man ir arī lūgšana aizmugurē šeit, dzimtenē. Un tā man ceļš turpinājās, un 2001. gadā, 9. jūnijā, es piedzīvoju savas dzīves lielāko brīnumu. Čensahovā, Jasna Gurā, Polijas garīgajā sirdī pie Melnās Madonas, es tiku ordinēts par priesteri. Un šogad šeit kopā ar jums arī svinēšu jau savas priesterības 25 gadu jubileju. Protams, 9. jūnijā došos uz Čensahovu, kur saņēmu šo priestera ordinācijas sakramentu kopā ar brāļiem svinēt, gan uz Dešņovu, kur pavadīju pirmo klostera gadu, gan uz Krakovu, kur pavadīju, veidojos par priesteri studējot. Un pēc tam šeit mūsu baznīcā kopā ar mūsu diecēs bīskapu Viktoru 14. jūnijā un arī kopā ar vairākiem priesteriem ar vēl 15. jūnijā svinējuši savu ordinācijas 25 gadu jubileju. Un tā dienā, kad bīskaps uzlika rokas uz manas gāvas un es gulēju uz klostera baznīcas grīdas, manā sirdī gāja arī cauri visa mana dzīve. Un tur viņš bija tieši priesteris Alberts. Viņš nebija fiziski blakus tajā brīdī, bet garīgi viņš stāvēja tieši turpat. Brāļu māsas, Dievs ir arī ļoti žēlīgs, jo viņš dāvāja man vēl vienu ārkārtīgi dārgu brīdi kopā ar manu garīgo tēvu. Pavisam nesen, šī gada 14. aprīlī, man bija tas liels gods apciemot priesteri Albertu sociālās aprūpes centrā Tērvetē, un mēs svinējām kaut ko apbrīnojamu viņa priesterības 65 gadu jubilejumu. 65 gadi. Viņa par priesteri ordinēja 13. aprīlī ieradies no Lietuvas bīskaps Mažaļis, kurš, jo tajā laikā Latvijā nebija pašiem savu bīskapu. Un padomāju par to, cik daudz stundu viņš pavadīja bikškrēslā, cik daudz misu nosvinēts, cik daudz asaru noslaucīts un grēku piedots. Fiziski viņš bija trausls cilvēks, cilvēka ķermenis ar laiku nogurst, bet garīgi viņš bija stiprs. Viņa acīs joprojām bija tas pats labā gada skatiens, ko es atceros 1983. gadā. Tā bija tikšanās, kurā vārdiem vairs nebija tik lielas nozīmes, tā bija klātbūtne. Pateicība Dievam par viņu uzticību līdz galam. Tikai dažas dienas vēlāk, 25. aprīlī, viņš devās pie tēva. Viņš izgāja caur durvīm, viņš satika to ganu, kuram viņš bija kalpojis visu savu garo un skaisto mūžumu. Un kāpēc jums šodien to visu stāstu? Ne tikai, lai godinātu Alberta Buliņa piemiņu, lai gan viņš to ir pelnījis. Es to jums stāstu, lai parādītu,
ka Jēzus, labais gans, joprojām darbojas mūsu vidū. Viņš mūs sauc vārdā, varbūt šodien viņš sauc kādu no jums, varbūt viņš sauc kādu jaunieti pie altāra, tāpat kā reiz sauca mani. Nebaidieties atbildēt, un ja jūs dzirdāt kādu jaunu cilvēku apsveram priesteru vai klosteru ceļu, esiet viņam atbalsts, lūdzieties par viņu. Šodien es jūs aicinu uz 2 lietām. Pirmkārt, no visas sirds pateikties Dievam par priesteru Albertu Buliņu. Lūgsim, lai viņa dvēsele atpūšās Kristus mierā, lai viņa piemērs iedversmo mūs visus, un otrkārt, lūgsimies par jauniem, svētiem aicinājumiem, lai nekad mūsu baznīcās netrūktu ganumu, kuri ar savu dzīvi atspoguļo Kristus mīlestību, ganumu, kuri zina savu avju vārdus un ved tās pie dzīves avota. Mūžīgam iedot savam kalpam Albertam kungs, un mūžīgā gaisa, lai viņam atspīd. Āmen. Es ticu uz vienu Dievu, Izraēlu Tēvu debesu un svētību, visu redzamu un neredzamu lietu radītāju. Es ticu uz vienu Jēzu Kristu, vienpiedzimušo Dieva Dēlu, visiem mūžiem Tēva zemdinātu, Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva, zemdinātu nevadītu, mūžībā brīžīgu Tēva, caur kuru viss ir radīts, un kurš mūsu Tēvs pestīšanās plānā ir nācis no debesīm. Iemiesojies svētā gara jaunavas varīgās, un tapis cilvēks. Krustās izver mums no cienītā laikā, cienīt visumā vienīgs. Krešiem lūgšām cēlies, kā grāviem pēc rakstos. Uzkāpīs debesīs, sēž pie labās rokās. Un atkal Dieva apmaksīs saucības un mirušos, un viņa nolīšanai nebūs galā. Es ticu uz svēto garu, Kunga dziedinātāju, kas no Tēva un Dēla iziet, kas ar Tēvu pilnīgi pielūgts un slavēts, kas ir runājis caur praviešiem. Es ticu uz vienu svētu, katolisku un apostolisku baznīcu. Es atzīstu vienu kristīgu grēku piedošanai, gaidu mirušo lūgšanu celšanos un dzīvi nākamajā mūžībā. Pulcējušies Kunga Jēzus Kristus vārdā, uzticēsim Dievam mūsu kopīgās lūgšanas.
Lūksim par svēto baznīcu, lai Kristus, labais gans, vada un svētī tās kalpojumu. Lūksim par mūsu pāvestu Leonu un par visiem garīdzniekiem, lai viņi seko Kristum, labajam ganam, un gādā par savu ganāmpulku ar patiesām rūpēm un mīlestību. Lūksim par ikvienu vietu pasaulē, kur valda kara šausmas, un it īpaši par Ukrainu, lai Dievs aptur kara darbību, atjauno taisnīgumu un dziedina visas, un seko viņam virs šīs zemes un ceļā uz mūžību. Lūksim par Dievu mierā aizgājušo priesteri Albertu Buliņu un par visiem mūsu mirušajiem brāļiem un māsām, lai Dievs savā žēlsirdībā uzņem viņus debesu valstībā. Kungs, tevi lūdzam, dod mums vienmēr priecāties par šiem lieldienu noslēpumiem, lai pestīšanas žēlastības, nemitīgā darbība ir mums mūžīgās līksmības savos, caur Kristu mūsu Kungu. Lūdzieties, brāļi un māsas, lai Dievs visvarenais Tēvs pieņem šo manu un jūsu upurējumu. Lai Kungs pieņem šo upuri no tavām rokām
par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai, kā vai svētajai baznīcai. Visvarenais Kungs, tevi lūdzam, dod mums vienmēr priecāties par šiem lieldienu noslēpumiem, lai pestīšana, žēlstība, nemitīgā darbība uz mums mūžīgās līdzības avots, caur Kristu mūsu Kungu. Kungs ir ar jums! Uz augšu sirdī. Mūsu sirdis ir pie Kunga. Pateiksimies Kungam mūsu Dievam. Tas ir labi un taisnīgi. Patiesi ir cienīgi un taisnīgi, pareizi un pestīšanu nesoši. Kā tevi, Kungs, atzītu vienmēr, bet jo sevišķi slavēt tevi šajā laikā, kad Kristus ir upurēts, kā mūsu paskā. Viņš nojauca veco, atjaunoja kritušo pasauli un visu radību. Un mūsu dzīvībā viņa atkal atguva pilnību. Tādēļ, kad pasaule piepildās ar lieldienu prieku, visa zeme gavilē, un arī debesu spēku un eņģeļu pulki dzied tavas godības himnu, nemitīgi saucot. Kungs, tu esi patiesi svēts un pelnīt tevi slavē ikviena tava radība, jo caur tavu dēlu mūsu Kungu Jēzu Kristu svētā gara spēkā tu visu dzīvini un svētdari un nepidīgi pulcini sev tautu, lai no saules lēk līdz pat rietām, tā nes tavam vārdam tīru upuriem.
Tāpēc pazemīgi tev lūdzam, kungs, ar to pašu garu labvēlēji svētīt šīs dāvanas, ko esam tev atnesuši svētdarīšanai, lai tās mums kļūst par tavu dēlu mūsu kungu Jēzus Kristus, miesu un asinīm, pēc kura pavēles mēs svinām šo noslēpumu. Tajā naktī, kad viņš tika nodots, viņš paņēma maizi un tev pateicamies svētīja, klauza un deva saviem mācekļiem sacīdam: ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota. Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma biķeri un tev pateicamies svētīja un deva saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai. Lūk, ticības noslēpumu. Mēs vēstīsim tavu nāvi, kungs, un piedzināsim par tavu augšām celšanos, līdz tavajam nākšanai. Tāpēc, kungs, pieminot tavu dēlu pestījošās ciešanas, viņa brīnišķīgu augšām celšanos un debesīs uzkāpšanu, un gaidot viņa otrreizēju atnākšanu, mēs pateicībā tev sniedzam šo dzīvo un svēto upurību. Uzlūko lūdzam savas baznīcas pienesumu un pieņem upuri, ar kuru tu mūs savienāji ar sevi, lai tavu dēla miesa un asiņa atjaunoti, viņa svētā gara piepildīti. Mēs kļūstam viena miesa, viens gars Kristū. Viņš, lai mūs padara par mūžīgu dāvanu tev, ļaujot mums saņemt mantojumu kopā ar taviem izvēlētajiem, vispirms ar vissvētāko jaunā Mariju, Dieva dzemdētāju, ar svēto Jāzu, viņas līgavaini, ar taviem svētījiem apstuļiem, godpilniem mocekļiem, ar svēto Pālu, pirmo vienturnieku svētīgu Euzēbiju, un ar visiem svētajiem, kuru aizbildnībā ļauj mums cerēt uz tavu nemitīgo palīdzību. Mēs tev lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlīguma upuris nes visai pasaulē mieru un pestīšanu. Labvēlēji stiprināt ticībā un mīlestībā tavu baznīcu, kas svētceļo virs zemes, līdz ar tavu kalpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu bīskapu Viktoru, visiem bīskapiem un garīdzniekiem un visu tevis atpirkto tautu. Uzklaus labvēlīgi savas saimes lūgšanās, kas saskaņā ar tavu gribu stāv tavā priekšā. Labais Tēvs žēlsirdīgi pulcina pie sevis visus savus izslīdušos bērnus. Atceries savu kalpu, priesteri Albertu, kuru tu esi aizcēlis no šīs pasaules pie sevis. Viņam, kas bija vienots ar tavu dēlu nāvē, ļauj būt vienotam arī viņa augšām celšanā, kad viņš no zemes pīšiem miesā augšām cels mirušos un pārveidos mūsu iznīcīgo miesu, līdzīgi savai godpilnai miesai, mūsu nomirušos brāļus un māsas un visus, kas bija tev patīkami un ir aizgājuši no šīs pasaules, pieņem labvēlīgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kopā ar viņiem mūžīgi skatīt tavu godību, kad tu noslaucīsi ikvienu asaru no mūsu acīm, jo redzot tevi, mūsu Dievu, kāds tu esi, mēs būsim tev līdzīgi uz mūžiem un nebeidzami tevi slavēsim, tavu Kristu mūsu kungu, tavu, kuru tu pasaulē dot visu labo. Caur Jēzu Kristu ar viņu un viņā
Tev Dievam visvarnajam Tēvam, svētā gara vienībā, ir viss gods un slava visos mūžu mūžos. Paklausot pestītāja vārdiem un viņa dievišķo likumu pildot, mēs ar paļāvību sākam. Atpestī mūs, kungs, no visa ļaunā, labvēlīgi dāvā mieru mūsu dienās, lai tava žēlsirdības spēkā vienmēr esam brīvi no grēka un pasargāt no jebkādā nemiera, gaidot svētīgās cerībās piepildīšanu un mūsu pestītāja Jēzus Kristus atnākšanu. Kungs Jēzu Kristu es sacīju saviem apustuļiem, mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu. Raugies nevis mūsu grēkiem, bet savas baznīcas ticību, un saskaņā ar savu gribu labvēlēs tai dāvāt mieru un vienību, kas dzīvo un valdī mūžu mūžos. Un kā miers lai ir ar jums vienmēr. Sniedziet citām mieru zīmi.
Lūk, Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Svētī ir tie, kuri ir aicināti uz jēra mīlestību. Kungs, es neesmu cienīgs, kas nāk pie manis, bet es saku tikai vārdu, un manas dvēseles kļūst vesels. Augšām celēs ir labais gans, kas savu dzīvību atdeva par savām avīm, un labprātīgi nomira par savu ganām pulku. Alleluja! Lost
Lūksimies! Dievs labais gans, labvēlīgi vadi savu ganāmpulku un ieved mūžīgajās ganībās savis, kuras esi atpircis ar sava dēla dārgajam asinīm. Tu, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Svētais Arcāņģeli Miķelī, palīdz mums cīņā, esi mūsu aizsargs sātaņu ļaunumu viltībām. Debes karapulku vadonim ar dievišķo spēku iedzenolē sātanu un visus ļaunos garus, kas klejo pa pasauli, lai samaitātu dvēseles. Āmen. Tagad lūksimies par priesteriem un aicinājumiem. Un jums iedevu lapiņas, paņemiet tās priekšā. Vienā pusē ir tieši kreisajā latviešu valodā un lasīšu es no sākuma vienu pantiņu un jūs visi otru pantiņu un 3. 4. pārmaiņas lasīsim. Jēzu, tu mūs aicini lūgt mūsu debesu tēvu, lai viņš mums sūta strādnieku savā pļaujas laukā. Tad viņš saka saviem mācekļiem, pļaujam daudz, bet pļāvējumās. Tāpēc lūdziet pļaujas kungu, lai viņš sūta strādnieku savā pļaujā. Mēs lūdzam debesu tēvus, iedvesmo savu mācekļu sirdis Latvijā, tavā māras zemē, īpaši Kurzemē, lai viņi ceļas un atstājot visu, seko tavam dēlam, svētījot tavu vārdu virs zemes. Lai viņi atklāj citiem tevi kā īsto dzīves jēgu, kā iesākumu un noslēgumu visam, kas eksistē. Kungs, sūti mums svētus priesterus, lai viņi atklātu tavu svētumu un aicinātu cilvēkus dzīvot tavā svētumā. Godības tēvs, lai tava valstība nāk, dod drosmi mūsdienu jauniešiem, dod viņiem saprast, ka tev ir vajadzīgi tie, kuru sirdis tev pieder pilnīgi, kuru sirdīs valda tava mīlestība, kuri spējīgi atdot sevi pilnīgi tev. Kungs, sūti mums svētus priesterus, tavas mīlestības pilnus, lai viņi būtu spējīgi astarot kā spogulī dievišķo godību un skaistumu pēc tava dēla augstā priestera līdzības. Debesu tēvs, lai tava griba notiek kā debesīs, tā virs zemes, sūti mums tavu svēto garu, lai tas atver mūsu sirdis paklausībai pēc tava dēla līdzības tā, lai katrs no mums var saskatīt to, ko kungs no viņa vēlas, kāda ir viņa sūtība. Kungs, lai tava griba notiek un ne mana. Devīgais tēvs, tu mūs mācīji lūgt dienascho maizi. Tavs dēls mums mācīja, ka ne no maizes vien dzīvo cilvēks, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Mūsu maize ir arī dzīves maize, Euharistija. Kungs, mēs nevaram dzīvot garīgo dzīvi bez tava vārda un bez tavas maizes. Dod mums priesteris, kas spēj sniegt mums dievišķo dzīvi. Žēlsirdīgais tēvs, tu mums māci prasīt piedošanu par mūsu grēkiem. Tavs dēls mums atklāja, ka mācekļiem ir dota iespēja tos piedot tavā vārdā. Kungs, sūti mums svētus priesterus, kas tavā vārdā savieno cilvēku sirdis ar tevi, kas ir spējīgi vadīt cilvēku sirdsapziņas, kas spēj dziedināt ievainotas sirdis. Lai viņi kļūtu arvien vairāk līdzīgāk tavam dēlam. Paldies, man mīļie, par kopēju lūgšanu, šitā lūgšanu, ko tikko arī palūdzāmies. Varat paņemt mājās un arī mājās palūgties šo lūgšanu. Šī lūgšanā tapa jau bīskapa Vilkama Lapeļa laikā, un, kā es dzirdēju, autors ir Andris Jerumānis, šitās lūgšanas ir autors. Tā kā jālūdzās par aicinājumiem, jo redzam, ka mūsu sevišķi Kurzemes diecēs maz priesteru. Un tagad runājot par priesteriem, diemžēl arī priesteri
jauni gados aiziet arī mūžībā, kā mēs zinām, mūsu diecēzē priesteris Gatis Mātiņš bezdalīgā. Pēc tam Jelgavas diecēzē Januš Bulašs, Latgales diecēzē arī aizgāja, tad bija Svētā Pētera ķēdēs prāvests un arī pēdējais aizgāja mūžībā Krāslavas dekāns Eduards, priesteris Eduards aizgāja arī mūžībā. Tā kā ir jālūdzās par priesteriem, lai būtu tie, kas uz zemes šeit liecina arī par labo ganu. Un arī mūžībā aizgājis, kā jau minēja priesteris Alberts Buliņš, izvadīšana būs rīt, pirmdien, 27. aprīlī, 10:10 no Jelgavas bezvainīgajās Jaunās Marijas katedrāles uz Aglonas kapiem. Un es arī došu ar šiem bērniem, kā es jau pieminēju, viņš bija ļoti svarīgs manā visā dzīvē, gan jaunības gados, ticības manā dzīvē, gan arī priesterības dzīvē. Un pirmdien un otrdien, 27. un 28. svētā mise mūsu baznīcā nenotiks. Darba dienu dievkalpojumi trešdien, 29. aprīlī, ir Svētās Katrīnas no Sienas svētki. Viņi ir arī Eiropas aizbildnē. Un tad dienā aicina lūgties tieši par Eiropu. 18. svētā mise. Ceturtdien, 13. aprīlī, 17. svētā stunda un arī lūgšana par paaicinājumiem. Un 18. svētā mise. Piektdien, 1. maijā, mēneša 1. piekdienā, apmeklēju slimniekus mājās. Un sākās arī mēneša dievkalpojumi, maija mēneša dievkalpojumi Svētākās Jaunās Marijas godam. Arī 17. Visvētākās sakramenta uzstādīšana un Jēzus sirds dievkalpojums, 18. svētā mise un Marijas litānija. Sestdien, 2. maijā, mēneša 1. sestdiena, 11. svētā mise un novena nemitīgās palīdzības dievmātei. Nākošā svētdiena, 3. maijā, ir Lieldiena un 5. svētdiena un mēneša 1. svētdiena. Pēc rīta svētās misijas, visvētākā sakramenta adorācija un Jēzus sirds dievkalpojums. Pēc summas ir Svētākās Jaunās Marijas litānija, kā arī devocionāli un sveču svētīšanā. Arī nākošais svētdien palūksimies mēs par Elitu. Viņai nākošais svētdien ir dzimšanas diena. Diemžēl viņa nebūs, viņa dosies dzimšanas dienas dāvanā, cik es sapratu. Bet lai Dievs viņu svētī un lai pasargā. Jo paldies, ka viņa dzied mums. Paldies par skaisto balsi šodien arī psalmu. Domāju, ka arī turpinās lietas paldies. Un, protams, Gintai paldies, jo ik pa brīdim mēs dzirdām Gintas balsi, ka viņa piedalās dažādos koncertos un ir arī žūrijās Ventspilī kā aktīva. Paldies, ka viņa arī ciet un bagātina mūsu baznīcu ar šo muzikālo priekšnesumu un, protams, lūgšanu. Un ir arī pieejams mieram tuvu maija mēnesī. Un paldies jums visiem par jūsu lūgšanām un ziedojumiem. Lai Dievs jums aizmaksā, saņemiet tagad Dieva svētību. Kungs ir ar jums. Nolieksim savas galvas svētībai. Dievs, kas ar savu viendzimušā dēla augšām celšanos, jūs ir darījis atpestīšanu un adopcijas cienīgus, lai piepildi jūs ar savas svētības prieku. Lai viņš jūta jums bagātīgas brīvības dāvanu un pada jūs par mūžīgās mantojuma dalībniekiem. Lai jūs, kas kristībā esat augšām cēlušies,
Viņš saskaņā ar jūsu ticību aizved uz debesu tēviju, lai jums būtu mūžīgā dzīve. Lai svētī jūs visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Dieva žēlastībā, lai jūs pavadā. Regina Celi Latare, Tā, vai tā?